Tagad atkal nedaudz par klimatu pārmaiņām un tā saucamo pētniecisko žurnālistiku šajā sakarā. Kā zināms, tad šī tēma kļūst aizvien aktuālāka un apšaubīta oficiāla uzstādījuma par to, ka cilvēks tik ļoti spēj ietekmēt klimatu, ka tāpēc tagad būtu vajadzīgs likvidēt visu industriālo ražošanu un iedzīt cilvēkus atpakaļ feodālismā, paralēli liekot mums apmaksāt ar daudz augstākiem nodokļiem visu šo afēru cīņā ar CO2. Tas nozīmē arī aizvien pieaugušu cenzūru, jo tieši tā notika ar vienu no mūsu sižetiem, kur mūsu draugi rečikisti nocenzēja. Tas bija tieši par šo tēmu un par Pasaules ekonomikas fóruma doto uzstādījumu par to, ka ir vajadzīgs izbeigt privāto auto īpašumu kā tādu, un arī par medijos nemitīgi kurināto histēriju par gaidāmo klimata katastrofu. Mūsu draugi uzcep attiecīgu rakstu, bet ja viņi sevi sauc par pētnieciskiem žurnālistiem, tad tur izmantotie dati ir tādi nedaudz smieklīgi. Tāpēc veltīsim nedaudz laika īstai pētnieciskai žurnālistikai un paskatīsimies, ko viņi tur izmanto, lai stūptu sev doto uzstādījumu, biedēt cilvēkus un manipulēt ar datiem. Rakstā minēti divi skaļi apgalvojumi. Viens no tiem ir šis. Tātad izteikts apgalvojums par to, ka 59% Latvijas iedzīvotāji esot satraukušies par klimatu pārmaiņām. Tie esot jaunākie Eirobarometra dati par dažādām Eiropas Savienības valstīm. Izklausās ļoti nopietni, vai ne? Taču, aplūkojot šos datus tuvāk, redzam pirmo manipulāciju. Kas tad ir tie gandrīz 60% Latvijas iedzīvotāji, ko piemin Rebaltika? Latvijā izrādās par šo tēmu ir veiktas 1009 intervijas. Respektīvi, tie ir aptuveni 600 cilvēki, kur uzskata klimata pārmaiņas par nopietnu problēmu. Tie pilnīgi noteikti nav 59% Latvijas iedzīvotāji. Kā jūs saucat šādu apgalvojumu? Autors maldina vai trūkst konteksta? Otrs, kas šajā aptaujā vispār nav aplūkots, ir ļoti svarīga un būtiska nianse. Jo te jau jautājums ir tikai par klimatu pārmaiņām kā tādām, bet nevis konkrēti par cilvēka radītām un katastrofu nesošām. Jautājums tā netiek formulēts, ja jau jūs gribējāt būt precīzi, tad vajadzēja to izdalīt atsevišķi, jo par klimatu pārmaiņām planētas vēsturē un arī tagad neviens taču nešaubās. Agrāk Grenlanda bija zaļa, Sahārā bija jūra, un regulāri ir siltāki vai augstāki periodi. Arī otrās minētās SEB bankas aptaujā, kur piedalījušies 3000 cilvēki visā Baltijā, virsraksts patiesībā izskatās šādi. 8 no 10 Baltijas cilvēkiem uzskata, ka klimats mainās. Un viss. Bet to jau neviens arī nenoliedz, jo cikliski tas mainās ik pa pārsimts gadiem, un tūkstošiem gadu griezumā ir vēl pavisam cita aina. Tāpēc mēs vēlreiz īpaši uzsveram to, ka afēra ir ne jau pašas pārmaiņas, bet stāstīt cilvēkiem to, ka pie tā esam vainīgi tikai mēs un CO2, un tāpēc ir jāatsakās no enerģijas un labklājības, jo tam nav nekādu pamata kā vien globālais depopulācijas idejas. Ja cilvēks regulāri bombardē ar šādu propagandu un nestāsta par iepriekšējiem klimata cikliem un faktoriem un par to, ka CO2 kā reizi ir planētas zaļuma avots, tad jau var atrast arī tos, kas tam ir noticējuši. Tomēr apgalvojums par 600 vai pat 3000 cilvēkiem kā lielāko daļu Latvijas vai Baltijas iedzīvotāju, tam nosaukums ir tikai viens, tā ir totāla dezinformācija. Tālāk tai pašā rakstā minēts arī otrs skaļais apgalvojums. Tas jau ir tuvāk tam, uz ko patiesībā tās minētās aptaujas nemaz neatbild. Jā, runa te ir par cilvēka radītām klimata pārmaiņām, vismaz nosaukumā. Tiek apgalvots, ka tam gan piekrīt gandrīz visa zinātniskā literatūra, jeb 99% atrodamo publikāciju. Patiešām kļūst interesanti, kas tā par zinātni, vai tā no tā pati, kas stāstīja par drošām un efektīvām potēm? Ieejot tajā publikācijā un palasot, kas tur īsti ir teikts, kļūst skaidrs, ka šī ir arī kārtējā manipulācija ar datiem un to saturu. Jau pašā sākumā var redzēt pirmo āžu kāju. Ir skaidri rakstīts, ka dati ir ņemti, analizējot tikai 3000 publikācijas izlases veidā no 88 000, kuras par šo tēmu iznākuši tikai pēc 12. gada vien.
Nu, tā tad atkal faktiski tas pats, kas par tiem 60% iedzīvotāju. Jāsaprot arī tas, ka runa te ir tikai par konsensusu, jeb vispārēju vienošanos, kas pats par sevi nenozīmē patiesību vai rūpīgu pašu datu analīzi, un tā nav zinātniskā metode. Tas jau ir arī rakstīts tajā Rebaltikas minētajā dokumentā. Tas ir tāpat kā par drošām potēm vai kā gadsimtiem uzskatīt to, ka Saule griežas ap Zemi. Tas bija konsensus, pārējo cenzēja, un tad pēkšņi izrādījās, ka tā tomēr nav. Un varbūt pat mēs tagad nezinām daudz ko no tā, ko esam pieņēmuši par patiesību. Taču jāskatās ir vēl tālāk. Faktiski šis konsensus balstās uz vienu konkrētu publikāciju, kas iznāca jau 2013. gadā, un tajā bija secināts par 97% piekrišanu tādam viedoklim. Arī tas te ir minēts, un tam bija liela ietekme uz cilvēku prātiem un politiķu darbībām. Tas ir Džona Kuka darbs, kas ir viens no pazīstamiem klimata ekstrēmistiem un panikas cēlājiem, tāpat kā Als Gors ar savu melīgo dokumentālo filmu, kuras nepatiesības tika atzītas pat Britu tiesā. Kuks pat nav klimata zinātnieks, un viņa klimata biedētāja lapa tiek apzīmēta kā pilsoniskā zinātne. Tas ir bariņš radikāļu, kas tieši tāpat kā arī Baltika neko nesaprot ne no vienas tēmas, taču viņi tās pārbauda. Vēl vairāk šis personāžs darbojas Melnburnas Universitātes uzvedības maiņas nodaļā. Ja atceraties, tad tieši šie speciālisti bija galvenie arī Covid histērijas realizēšanā un tikpat naski darbojas arī pie klimata. Jo uzdevums jau šeit ir pārliecināt cilvēkus par to, kas reāli neeksistē un piespiest viņus mainīt uzvedību. Minētajā darbā, kā meklēšanas parametrs, arī tiek izmantots tieši šis Kuka darbs ar apzīmēm C13. Atšķirība ir tur, ka Kuks savu pārbaudu veica darbiem no 91. līdz 2012. gadam, bet šeit tad pētīti ir tie no 12. līdz 20. Bet ja metode ir tāda pati, tad arī rezultāti būs tādi paši. Tad kas tie ir par 97 vai 99% zinātnieki, kas it kā atbalsta šādus uzskatus un vai tiešām eksistē tāda statistika? Te ir jāsaprot izmantotā metodoloģija, jo velns slēpjas detaļās. Un tad izrādās, ka no Kuka analizētiem gandrīz 12,000 klimata zinātnes darbu absolūti lielākā daļa vispār nemaz neiekļaujas tādā kategorijā, un tur pausti uzskati nav piekrišana cilvēku radītai klimata katastrofai. Tie ir vairāk kā 7,000 darbu, kuros par to vispār nav runāts. 2015. gadā tika izdots cits ziņojums, kas tiešā veidā aplūko šo Kuka radīto sensāciju un atrod to, ka patiesībā tikai 0,3 no Kuka aprakstīta atbilst patiesībai tādā formā, kā viņš to pasniedz. Pārējie dokumenti piekrīt kaut kam. Jā, ka pārmaiņas notiek, ka cilvēka daļa tajā ir, bet īstenībā nenozīmīgi attiecībā uz pašas planētas vai Saules attāluma maiņas procesiem, kas ir arī mainīgi jēdzieni un tā tālāk. Arī pašā Kuka darbā ir atzīmēti tikai 64 darbi no minētiem gandrīz 12,000, kas pilnīgi piekrīt viņu uzskatam par to, ka patreizējās klimata pārmaiņas būtu tieši cilvēku radītas, tiešā veidā saistās ar CO2, un ka tas izraisīs katastrofu, ja netiks veiktas dramatiskas pārmaiņas, kas ir tieši tas, par ko mēs runājam, kā par klimata afēru. Vispārējie darbi un uzdoto jautājumu ir ārkārtīgi plaši. Tur netiek izdalīti būtiski sektori. Vai vispār kāds tic klimata pārmaiņām, vai tajās ir cilvēka daļa, cik tā liela, un vai tam ir nozīme, un vai cilvēks tur spēj kaut ko tagad izmainīt atpakaļ. Klimata ekstrēmisti visu šo vienkārši samet vienā kaudzē un paziņo, ka viņu ļoti šaurajai definīcijai ir teju visas pasaules zinātnes atbalsts. Vēl par šo tēmu var iepazīties, piemēram, ar tā saukto Oregonas petīciju, kur parakstījuši vairāk kā 30,000 ASV zinātnieku, un kurā ar visiem datiem un statistiku ir apgāsta visu šī klimata ekstrēmistu kliegšana par cilvēku radītu katastrofu, ar piemēriem par to, kā klimats dabiski vienmēr ir mainījies dažādu faktoru ietekmē un turpina to darīt. Savukārt paziņojumi par kaut kādu vienošanos un vispār pieņemtu ideoloģiju, kura balstās turklāt uz cenzūru, nozīmē tikai to,
ka neviens no šiem radikāļiem faktiski nav spējīgs piedalīties atklātās debatēs ar īstiem klimata zinātniekiem. Tieši tāpat kā tas bija ar briesmīgo vīrusu un attiecīgiem ekspertiem, kur lielākā daļa izrādījās nopirkti meļi vai labākajā gadījumā vienkārši muļķīši.